Kāpēc zeltam ir karāta apzīmējums un kas ir karāti? Runā inženierijas detalizācija. Vai es kādreiz pieķēru sev apbrīnojot zelta rotaslietu, vai varbūt domājot par šī dārgmetāla vērtību, kas jau tūkstošiem gadu ir bagātības un varas simbols? Zelts ir klātesošs mūsu dzīvē dažādos veidos – laulību gredzenos, medaļās, investīcijas tieņos un pat modernākajās tehnoloģijās. Bet runājot par zeltu, vienmēr parādās termins karātī. Vai es kādreiz aizdomājies par to? Kāpēc zeltam ir šāds apzīmējums? Karāti. Un vēl svarīgāk, kas tieši ir šie karāti? Zelts savā tīrajā veidā ir neticami kaļams metāls. Tik mīksts, ka to būtu grūti izmantot lielākajai daļai praktisko pielietojumu. Piemēram, rotaslietām, kurām jāiztur ikdienas lietošana. Tāpēc to gandrīz vienmēr sajauc ar citiem metāliem. Bet kā mēs mēram to zelta tīrību, ko redzam apkārt? Un tieši šeit nāk talkā karātu definīcija. Kad mēs runājam par karātiem attiecībā uz zeltu, mēs domājam tā tīrību, proti tīra zelta proporcija metāla sakausējumā. Šī tīrība tiek mērīta skalā, kuras pamatā ir skaitlis 24. Iedomājieties, ka kopējais zelta daudzums izstrādājumā ir sadalīts 24 vienādās daļās, un katra no šīm daļām pārstāv vienu karātu. Ko tad nozīmē zelts? 24 karāti nozīmē, ka no 24 daļām, kas veido šo sakausējumu, visas 24 ir tīrs zelts. Procentuāli 24 karātu zelts tiek uzskatīts par 99,9% tīru vai pat vairāk, un tā ir komerciāli pieejamā tīrākā forma. Tas ir zelts tā dabiskākajā stāvoklī, pirms tas tiek sajaukts ar jebkuru citu metālu. Tagad parunāsim par 18 karātu zeltu, kas ir tik izplatīts rotaslietās. Ja jūs domājāt, ka tajā ir 18 daļas tīra zelta un 6 daļas citu metālu kopā 24 daļas, tad jūs pilnīgi pareizi sapratāt. Tas nozīmē, ka 18 karātu zeltā ir 75% tīra zelta, kas ir 18 dalīts ar 24 reiznāts ar 100. Pārējie 25% sastāv no citu metālu sakausējumiem, piemēram, vara, sudraba, pallādija vai cinka. Šie citi metāli netiek izvēlēti nejauši. Tiem ir svarīgas funkcijas, piemēram, tie piešķir rotaslietai lielāku izturību un ilgmūžību. Jo tīrs zelts ir ļoti mīksts, un tas arī var. Tie var ietekmēt zelta galīgo krāsu, radot variācijas, piemēram, balto zeltu ar pallādiju vai sudrabu vai rozā zeltu, kurā ir vairāk vara. Bet kāpēc gan neizmantot tikai 24 karātu zeltu, ja tas ir vērtīgāks? Atbilde ir tīri praktiska, kā jau minēju. 24 karātu zelts ir ārkārtīgi viegli apstrādājams. Rotaslieta, kas izgatavot no tā, būtu ļoti pakļauta iespiedumiem, skrāpējumiem un deformācijām ikdienas lietošanā. Zema karāta sakausējumi, piemēram, 18 vai 14 karāti, piedāvā ideālu līdzsvaru starp skaistumu un zelta vērtību. Un nepieciešamo izturību, lai rotaslieta kalpotu daudzus gadus. Lai to labāk ilustrētu, iedomājieties, ka jūs būvējat tiltu. Jūs taču neveidot visu tiltu no ļoti elastīga materiāla, vai ne? Jūs izmantot materiālu kombināciju, kas nodrošina izturību, ilgmūžību un pareizu elastību. Ar zeltu ir tāda pat loģika. Pievienotie metāli darbojas kā pastiprinājums, lai piešķirtu izstrādājumam struktūru un ilgmūžību. Tagad, kad mēs saprotam, ko praksē nozīmē karāts, iedziļināsimies šī tik saudabīgā vārda karāts vēsturē. Vai tam ir kāda saistība ar inženieriju? Atbilde ir pārsteidzoša. Vārds karāts portugāļu valodā, karat angļu valodā vai karat dažās citās valodās, īpaši attiecībā uz zeltu, ir ar tūkstošiem gadu senu izcelsmi, kas aizsākas senajā Grieķijā. Tas ir cēlies no grieķu vārda keracion, kas ir nelielas ceratonijas koka sēklas nosaukums. Šo koku pazīst arī kā pao de João. Bet kā ceratonijas sēkla kļuva par atsauci zelta tīrībai? Ceratonijas sēklām bija ļoti interesanta īpašība, jo tās bija ievērojami vienādas pēc izmēra un svara. Tāpēc senos laikos, kad nebija mūsdienīgu precīzu svaru, šīs sēklas tika izmantotas kā dabisks standarts, lai svērtu nelielus daudzumus vērtīgu materiālu, piemēram, ouro e pedras valiosas. Sākotnēji karāts bija tātad svara mērvienība. Laikam ejot, īpaši zelta tirdzniecībā, šī sistēma attīstījās no svara mērvienības par proporcijas mērvienību, kas norāda tīrību. Tirgotāji sāk izmantot 24 daļu sistēmu zeltam.
Un ķirbju sēkla, kas jau bija neliela svara mērvienība, deva nosaukumu šai tīrības proporcijai. Tagad, vai jūs zinājāt, ka pastāv būtiska atšķirība starp zelta karātu un dārgakmeņa karātu? Lai gan vārds izklausās identisks un tam ir tāda pati izcelsme kā ķirbju sēklai, tā nozīme atšķiras atkarībā no konteksta. Dārgakmeņiem, piemēram, dimantiem, karāts joprojām ir svara mērvienība, un katrs karāts atbilst tieši 200 mg, tāpēc viens karāta dimants sver 0,2 gramus. Savukārt 18 karātu zelts nozīmē, ka 75% no tā masas ir tīrs zelts. Tā ir smalka, bet būtiska atšķirība, lai nejauktu vērtības. Bet vai pastāv labāks zelta karāts? Nav vienas pareizās atbildes, jo labākais ir atkarīgs no vajadzības, vai tas ir tīram ieguldījumam vai vērtības uzkrāšanai. 24 karātu zelts ir visiecienītākais, jo jūs iegūstat maksimālo tīrību, un parasti tas ir sastopams stieņos vai monētās, nevis ikdienas lietošanas rocaslietās. 18 karātu zelts tiek uzskatīts par izcilības standartu. Tas piedāvā lielisku tīrību apvienojumā ar izturību un noturību, kas novērš vieglu deformāciju un skrāpējumus. Brazīlijā lielākā daļa augstas kvalitātes rocaslietu tiek ražotas no 18 karātu zelta. Savukārt 14 vai 10 karātu zelts, kas satur mazāk tīra zelta, ir izturīgāks un parasti arī pieejamāks. Tie ir biežāk sastopami tādās valstīs kā Amerikas Savienotās valstis, kur priekšroka tiek dota izdevīgumam un lielākai izturībai aktīvam dzīvesveidam. Krāsa var nedaudz atšķirties atkarībā no sakausējuma metāliem, un zelta iekšējā vērtība būs mazāka, taču izturība var būt lielāka. Ja esi ticis līdz šai vietai un tev patika video, neaizmirsti abonēt, ja vēl neesi abonējis. Atstāj savu patīk un ieslēdz paziņojumu zvaniņu. Un ja tev šķiet, ka mūsu saturs ir interesants, apsver iespēju kļūt par biedri, lai palīdzētu mums turpināt veidot saturu šeit platformā, par ko mēs atgādinām savos video. Un ja esi zinkārīgs uzzināt vairāk par kursiem, kurus mēs iesakām, izmanto QR kodu šeit blakus vai saiti video aprakstā. Lai iegūtu piekļuvi dažādām iespējām attīstīt prasmes, kas sniegs priekšrocības tavā karjerā. Vai tu jau zināji vārda karāts izcelsmi un atšķirības starp zelta karātu un dārgakmeņa karātu? Vai tu ieguldītu tīrā zeltā vai dotu priekšroku zemāka karāta rocaslietām izturības dēļ? Pastāsti man komentāros, tepat blakus ir divas interesantas video iespējas, kuras tev noteikti jānoskatās, lai paplašinātu savas zināšanas un apmierinātu savu zinkāri. Un ja vēlies mums palīdzēt, atstāj savu patīk, abonē kanālu, ieslēdz zvaniņu un apsver iespēju kļūt par kanāla biedru. Tieši tā, inženierijas cienītāji, sirsnīgs sveiciens un tiekamies nākamajā video.